Okay, then I believe we can start. Guests are already here, and then I'm switching to Latvian now. Labdien! Labdien visiem viesiem, kas pievienojās šodien no Latvijas. Mani sauc Alīna, un šajā informācijas sesijā vai prezentācijā es pastāstīšu jums nedaudz vairāk par Agrobridges projektu un šī projekta ietvaros izstrādātiem rīkiem, kas mums ir brīvi pieejami tālākai lietošanai. Šis ir iepazīšanās seminārs, tāpēc jūs droši varat uzdot jautājumus, ja tāda rodās procesā. Priecāšos atbildēt uzreiz. Varbūt sākumam kopā par projektu. Agrobridges projekts ir izveidots saistībā ar nepieciešamību veicināt īsās pārtikas piegādes ķēdes attīstību Eiropā un tuvinātu ražotājus patērētājiem, kā arī iedrošināt vai apbruņot, teiksim tā, lauksaimniekus, zemniekus ar praktiskām zināšanām un arī parādīt, kā ir iespējams samazināt šo starpnieku skaitu pārtikas piegādes ķēdē un arī izmantot dažādus jaunus biznesa un tirdzniecības modeļus, lai palielinātu savus ienākumus. Projekts norisinājās pēdējos 3 gadus kopš 2021. gada. Tā kā projektā bija iesaistīti 15 partneri no 11 Eiropas valstīm, un attiecīgi šī projekta ietvaros tika izstrādāti 12 praktiski instrumenti, ar kuriem tad īsumā es arī jūs šodien iepazīstināšu. Šie rīki vai izstrādoto materiālu kopums ir tulkots 12 Eiropas valodās un tiek testēts 12 reģionos. Šobrīd ir zināms, ka testēšanā iesaistījās vairāk kā 400 lauksaimnieki un arī iesaistītās puses projektā, kuri nāk no īso pārtikas piegāžu ķēdes starpniecības vai iesaistītām pusēm. Līdz ar to projektam ir diezgan plašs ietvars, un visi rīki ir apkopoti vienā vietnē, ko jūs varat redzēt uz ekrāna Agrobridges toolbox.eu. Kā jau sākumā minēju, kopumā projekta galvenais mērķis bija satuvināt patērētājus ar ražotājiem vai lauksaimniekiem, bet ņemot vērā, ka īso pārtikas piegāžu ķēžu modelī ir iesaistītas daudz vairāk puses, tad attiecīgi izstrādātie rīki var būt tikpat aktuāli gan lauksaimniecības pārtikas rūpniecības pārstāvjiem, gan izplatītājiem, mazumtirgotājiem, vairumtirgotājiem, publiskiem pārtikas pasūtītājiem, inovāciju aģentūrām, valsts institūcijām, visam, kas ir iesaistīti, kas varētu šajos rīkos atrast kaut ko vērtīgu, lai izmēģinātu jaunus modeļus. Runājot par konkrētiem instrumentu veidiem, tad šie 12 rīki, viņi ir iedalīti 4 lielās kategorijās. Ir digitālie rīki, ja šo ar digitāliem mēs saprotam tādus, kas ir pieejami tiešsaistē šajā Agrobridges toolbox mājaslapā, un kas ļauj interaktēt tiešsaistē, ievadīt savus datus un saņemt kaut kādu atgriezenisko saiti tieši esot šajā lapā. Informatīvie materiāli savukārt ir, vai komunikācija materiāli ir tādi dažāda formāta dokumenti, kur ir arī lejupielādējumi dokumenti, kas var palīdzēt pilnveidot komunikācijas veidus. Tāpat kā mācību materiāli arī ir
pieejami gan pašā mājaslapā, gan arī lejupielādēšanai. Tā skaitā rekomendācijas pasākumu organizēšanai, lai popularizētu nacionālā līmenī īsās pārtikas piegādes ķēdes. Iziesim katrai tai kategorijai cauri, lai ir arī tāds, lai veidojās priekšstats par to, kas tie ir par rīkiem un ko mēs varam no tiem sagaidīt. Tā kā attiecīgi, lai iedziļinātos un saprastu vairāk, būtu nepieciešams atvērt mājaslapu un tiešām arī darboties līdzi, bet es iedošu tādu ieskatu. Un tad, attiecīgi, vēlāk, ja rodās jautājumi, mēs varam arī detalizētāk pārrunāt katru no tiem. Tātad kategorijā zem digitāliem rīkiem pirmais rīks saucās lēmumu atbalsta rīks vai angliski decision support tool, kas ir primāri vērsts vai tā kā primāra auditorija, kurai tas varētu būt ļoti aktuāli, ir ražotāji un lauksaimnieki, jo šis rīks ir izstrādāts ar mērķi ieteikt īso pārtikas piegāžu ķēžu jaunus modeļus vai pārdošanas kanālus, vadoties pēc tās ievadītās informācijas, ko jūs paši norādat. Tā kā tā ir tāda sevis novērtējums, pamatojoties uz savu saimniecību, tā kā kas tiek saimniecībā ražots, un arī reģionam vai atrašanās vietas īpašībām. Tā kā attiecīgi ievadot un šo visu informāciju zem 3 kategorijām, jūs iegūstat iespēju saņemt pretī analīzi vai rekomendācijas, kas tad ir stiprākās jūsu saimniecības puses, uz kuriem varētu likt uzsvarus tirdzniecības kanālos, kā arī kas varētu būt tie piemērotākie vai jauni biznesa modeļi, kurus var patestēt. Un šī atlase notiek pamatojoties uz vidas, sociālajiem un ekonomiskajiem kritērijiem, kurus var redzēt arī uz ekrāna. Tur ir vairāki, tā kā burtiski šī rīka teiksim, informācijas aizpildīšanas daļa, tā ir tāda atķeksēšana, ja, vai izvēlne, kurā jūs tad varat atzīmēt tā kā tieši to informāciju, kas jums ir pat aktuālāka. Nākamais rīks ir AgroBridges.net, un šis jau ir mazāk analītisks, vairāk tāds uz sadarbību vērsts rīks. Tas ir domāts gan lauksaimniekiem, ražotājiem, izplatītājiem. Var sakot, šī ir platforma tiešsaistē, kura ļauj apmainīties ar pieprasījumu un piedāvājumu no dažādām pusēm. Te ir labi, uz ekrāna var redzēt formu, viņa ir uztaisīta ļoti vienkāršota, lai varētu maksimāli svarīgāko informāciju iekļaut, bet ļoti īsā un kodolīgā veidā, kur jūs varat reģistrēties kā uzņēmums, un no otras puses jūs varat reģistrēties kā lietotājs, kuram ir pieprasījums. Un šajā tiešsaistes vidē, kā redzēt, gan visus publicētos piedāvājumus, gan arī pieteikties, ja ir interese par kādu specifiski. Un jā, tāds pakalpojumu sludinājumu portāls, kur ir iespējams viens otru atrast. Latviešu auditorijai, es domāju, ka tāds salīdzinājums būtu noteikti kāds SSLV vai kāds cits sludinājuma portāls, bet šis tad būtu vērsts tieši uz īsajām pārtikas piegādes ķēdēm, kā ar ļoti specifiskiem atbilstošiem pieprasījumiem. Nākamais rīks ir ļoti līdzīgs iepriekšējam. Tā ir tiešsaistes platforma vai telpa, kurā iespējams publicēt savu
piedāvājumu, kā arī pieteiktas piedāvājumam vai izteikt savu vajadzību, bet vērstu uz piegādi. Manuprāt, arī diezgan daudz runājot ar cilvēkiem, kas testēja šo rīku un esot šajā nozarē, piegādes jautājumi ir diezgan izaicinoši joprojām. Tā kā Agrobridges projekta ietvarā partneri piedāvā pamēģināt šādu tiešsaistes veidu, kur tie uzņēmumi, kuriem būtu pieejami pakalpojumi piegādēji, varētu arī attiecīgi to nopublicēt. Un patērētāji varētu attiecīgi apskatīties, kur ir piedāvājums, kā arī tie starpnieki, kuriem ir iespēja pastarpināti kaut kā pievienot vērtību piegādes posmā, tad arī varētu visi līdzdarboties vienu vietu šajā tiešsaistes platformā. Un nākamais piedāvātais rīks ir Hear My Voice, vai latviski tas skan nedaudz savādi, teiksim tā, dzirdi manu balsi, vai varbūt uzklausi mani, sadzirdi mani, bet, tas piedāvājums vai ideja šajā ir, ka mums ir pieejama tiešsaistes telpa, kur lietotāji var apmainīties ar savām idejām un vēlmēm, kas būtu no vienas puses patērētāji, kuri var nopublicēt savu nepieciešamību, vajadzību pēc kaut kāda konkrēta produkta, un būt no otras puses uzklausīti, ja ir uzņēmēji, ražotāji vai attiecīgi šāda pakalpojuma vai produkta piedāvājums, tad viņi varētu būt sadzirdēti un attiecīgi izpildīt šo pasūtījumu. Lūk, tur ir paredzēta arī vieta iespējai par ideju finansiālam atbalstam, jeb tā saucamais crowdsourcing vai crowdfinancing, kur var izmantot iespēju kolektīvam finansējumam, ja šī ideja ir ļoti populāra un iespējams daudziem aktuāla, tad varbūt arī attiecīgi šo kolektīvo finansējumu izmantot, lai palīdzētu mazam ražotājiem šādu produktu ieviest vai šādu ideju realizēt. Tas bija par tādiem tiešsaistes rīkiem, un nākamajā sadaļā ir pieejami materiāli, kas ir vairāk vērsti uz pārdošanas veicināšanu vai uz komunikāciju. Un šeit pirmais rīks ir angliski I am special, kas tad ir tās manas priekšrocības vai stiprās puses. Un šis rīks ir vairāk domāts mazajiem ražotājiem, lauksaimniekiem, kuriem ir saimniecība, kuri domā par to, kā veicināt noietu vai kā reklamēt, vai varbūt ieviest sociālos tīklus, ieviest kaut kādas citas komunikāciju citos pārdošanas kanālos. Un tad šis rīks ir tāds labs izvilkums vai kopsavilkums no kritērijiem, kas šobrīd ir ļoti pieprasīti un aktuāli patērētājiem. Un tie punkti varētu būt kaut kur sasaistīti ar kvalitāti, kā produkta kvalitāti, to vidi, kurā produkts ir audzēts, veselības aspektu, izcelsmi un to stāstu, kas ļoti daudzi patērētāji norāda, ka viņam tomēr tas stāsts ir ļoti svarīgs, domājot par vietējiem piegādātājiem, vietējiem produktu ražotājiem. Līdz ar to šis instruments, viņš ir vairāk tāds kā pašnovērtējuma instruments, pašnovērtējums, ienākot tiešsaistē mājaslapām, var ievadīt arī tos aspektus pašvērtējuma,
kas jūsuprāt attiecās uz jūsu saimniecību, uz jūsu ražošanu, to vidi un tam metodēm, kuras jūs pielietojat lauksaimniecībā, lai attiecīgi to ievadot, jūs varētu saņemt tāds kā rekomendācijas, ieteikumus, kā par to varētu runāt tādā patērētājiem aktuālā šobrīd valodā. Gan par ieguvumiem no vietējo ražotāju produktu pasūtīšanas, gan arī ietekmes uz vidi. Tā kā ļoti daudzi tādi interesanti un aktuāli ieteikumi, no kā par savu produktu un savu saimniecību varētu runāt. Nākamais rīks ir Jā, tu vari. Tas ir vairāk domāts tāds kā iedvesmas rīks arī mazajiem ražotājiem, lauksaimniekiem, iesaistītām pusēm, kas burtiski apkopo 12 veiksmes stāstus no 12 Eiropas valstīm. Jā, tāds kā angliski case study vai paraugs, kā tas notiek citur. Ir izanalizēti dažādi biznesa modeļi, pēc kādiem principiem viņi strādā, kā viņi sevi runā, arī ar atsaucēm uz konkrētiem uzņēmumiem un viņu mājaslapām, lai arī paši varat papētīt un iepazīties, iespējams pasmelties kādu labu ideju vai arī veicināt sadarbību. Un attiecīgi, mācoties no citu valstu labās prakses, iespējami ieviest kaut ko arī savā ikdienā. Iezīmē mani rīks nākamais, tās ir vadlīnijas un tāds vadlīniju apkopojums par to, kā un kāpēc izveidot etiķetes pārtikas īsajās pārtikas piegādes ķēdes ietvaros. Un arī runājot ar ekspertiem, kas šobrīd konsultē par jauno standartu, Eiropas līmeņa marķējumu standartu, mēs saņēmām atsauksmes, ka šie ieteikumi ir diezgan skaidri un ļoti caurskatāmi, lai varētu tikt izmantoti vai vismaz sniegtu tādu pirmo ieskatu par to, kas tad ir nepieciešams marķējumam, pamatojoties uz Eiropas Savienības regulām. Arī viss tas apkopojums, viņš satur paraugus vai, tā teikt, prototipu etiķetei, kas ļoti vienkāršotā veidā vai iesaka, kā ļoti vienkāršotā veidā arī mazais ražotājs vai piegādātais var pats uztaisīt vai uzdizainēt un iekļaut nepieciešamo informāciju šajā etiķetē. Zināt savu vietējo ēdienu ir vēl viens labs apkopojums vai, tā teikt, rokas grāmata, kas vairāk domāt patērētājiem, pedagogiem, skolotājiem vai tā kā kopējai patērētāju sabiedrība, kopējai sabiedrība, jebkuram interesantam, kuram ir interese pār īsajām pārtikas piegādes ķēdēm un ar ko tad vietējā pārtikas produkti ir tiešām tik ļoti novērtēti gan vietējā mērogā, gan veselības ziņā, gan arī šis te ietekmes mazināšana uz vidi. Kāpēc vispār tāds jēdziens, kā īsās pārtikas piegādes ķēdes, mums ir būtisks, kas tam ir pamatā un attiecīgi, kādas priekšrocības mums sniedz mūsu vietējā ražotāja, mūsu vietējā pārtika. Vairāk tāds izglītojošais tāds apkopojums saistībā ar šīm tēmām.
Un pēdējais, manuprāt, ir we need local food, tā kā izmantojot tēmturi, vai mums ir nepieciešama vietējā pārtika, kas ir arī galveno vadlīniju un materiālu paraugi izmantošanai sociālos mēdījos. Šeit ir izmantots apkopojums no dažādiem padomiem, tā kā labās prakses, komunikācijas un satura izstrādes labām praksēm, kas jau iedotu tādas apkopojumu ar gan gataviem tekstiem, kurus jau var izmantot publicēšanai, gan arī tādām labām vadlīnijām, kā mēs par to varētu runāt un uz kādiem punktiem šajā sarunā par vietējo pārtiku un tās popularizēšanu mēs varētu likt uzsvaru. Nu, un pārējot pie izglītības materiāliem, viens no zīmīgākajiem apkopotiem informācijas materiāliem ir saistīts ar atbalstu valsts pārtikas iepirkumiem, kas arī būtu, manuprāt, viso ieinteresēto pušu un viso pārtikas piegāžu ķēdē tāds vērtīgs materiāls vismaz priekš iepazīšanās. Tā ir tur ir apkopota informācija par iepirkuma jautājumiem, gan pamatjēdzieni Eiropas Savienības likumdošanā, gan padomi dalībai publiskajos pārtikas konkursos. Jā, nu, primāri tas ir, tie ir noteikumi un likumdošana, kā arī sabiedriskām organizācijām varētu būt noderīga informācija par konsultācijām un tieši to informatīvo segumu un publisko pārtikas konkursu izveidi. Un pēdējais rīku kopums vai pēdējā sadaļa šajā 12 rīku piedāvājumā ir jā, tie ir pasākumu organizēšanas rīki vai attiecīgi informācijas kopums vai vadlīnijas. Viņas ir diezgan precīzas un tādas ar konkrētiem norādījumiem, kas būtu jādara, vai tīri praktiski kādi ir soļi, lai organizētu pašiem dažādu veidu un tipu pasākumus priekštikšanās ar patērētājiem vai kādu iesaistošu pasākumu savā reģionā, vai iespējams tas varētu būt atvērto durvju dienas savā saimniecībā. Tā kā piedāvājot gan dažādus scenārijus, gan arī tādas interesantas idejas, kas tas varētu būt, kas varētu piesaistīt lielāku uzmanību no patērētāju puses. Un šeit mēs redzam, jā, atvērto durvju dienas saimniecībā, kas ir diezgan populārs koncepts jau. Sviniet vietējos varoņus vai piedāvāt veidot sacensības, dažādas kulinārijas pasākumus, iespējams producentu pasākumus, tā kā ļoti daudz interesantas idejas, par kurām iespējams vēl nebija. Tā kā mēs Latvijas kontekstā vai arī saimniecības pašas nebija aizdomājušās, bet kas jau notiek citur. Tā kā ļoti tāda laba instrukcija, ko izstudēt un arī praktiski pamēģināt organizēt. Veidosim savu īso pārtikas piegādes ķēdi. Šis rīks ir domāts arī visām iesaistītajām pusēm, tā kā skatoties, kā šis var veicināt tīklošanās un sadarbību
Un tā kā burtiski tiešsaistes pasākumi priekš biznesa tīklošanas, tirsniecības veicināšanas un līguma slēgšanas veicināšana ar citiem uzņēmumiem un klientiem. Jā, nu, kā partneri norāda, tie ir ieteikumi tiešsaistes tādai kā business to business partneru platformai, kurā izmēģināt un būt sasaistē, varbūt tāda kopīga vietne, kurā satikties un arī apspriest, kāda varētu būt turpmākie soļi, vai šī koprede, kas palīdzētu veicināt efektīvāku sadarbību. Nu, tas šobrīd arī īsumā viss. Ja jums rodās kādi papildus jautājumi par katru rīku vai kopumā par projektu, šeit ir norādītas saites, kur jūs varat atrast projekta koordinātoru un arī projekta partneru kontaktus. Kā jau pirmajā lapā bija norādīts, pašu rīku komplektu jūs varat redzēt un sākt testēt agrobridges toolbox.eu lapā, kā arī sekot līdzi projekta norisei un tagad jau sekojošam tam apmācībām un patērētāju un visu iesaistīto pušu iesaistē dažādiem pasākumiem, tad LinkedIn vai Twitter projekta platformās. Tas šobrīd ir viss no manas puses, un priecāšos palīdzēt, ja ir kādi jautājumi.